Hello! Tātad atgriežamies pie uzdevuma par tiešsaistes iepirkuma sistēmas izveidi. Pirmā daļa jau ir nopublicēta, un tagad otrā daļa, kur mums paliek izveidot ko? Mums paliek izveidot pircēju klasi, un mums paliek izveidot privātumu, pievienot privāts atribūts, un mums paliek uztaisīt, pārveidot iepirkumu grozu tā, lai viņš būtu bišku sakarīgāks, ja tā var izteikties. Nākamais mūsu uzdevums, tātad mēs atgriežamies tur, kur mūsu klases visas, uztaisam pāris brīvas vietiņas, un nākamais mūsu uzdevums tātad ir tāds, kad mums ir pircēju klase jāizveido, un pircēju klase mantos no klases System User. Tātad veidojam class, customer, un kā mēs zinām, ka kāda klase manto no citas? Viņa ir iekavās. Tātad mēs pasakam class customer, tātad tā ir klase pircējs, klients, ja, un iekavās mēs pasakam, norādām to klasi, no kuras mēs mantojam. Mēs mantojam no klases System User. Un mums būtu jāuztaisa šeit logiski arī init metode, kā jau visām klasēm, kur ir atribūti, bet te mēs bišķi saskaramies ar vienu mazu problēmu. Un mazā problēma ir tāda, ka ka klasē System User, no kuras mēs mantojam, ir tikai 3 atribūti – username, password un email. Pircēju klasē Customer mums ir jābūt ne tikai username, password un email, bet arī 3 papildus mainīgajiem. Customer ID, kas ir tātad klienta ID kaut kāds, Purchase History, kas varētu būt kaut kāda pirkuma vēsture, un Membership Status, kas varētu būt kaut kāda piederība programmām vai klubiem vai kaut kādām tādām lietām. Ja? Un tā uz doto momentu mums ir bišķucīti problēma, jo vai nu mēs tagad rakstīsim visu init metodi no nulles ar rociņām, vai arī mēs izmantosim kaut kādus saīsinājumus, lai varētu daļu vismaz nerakstīt. Ja jūs gribat vienkāršāko variantu, jūs varat rakstīt šeit no nulles visu. Tātad tā it kā mēs neko nemantotu, ja jūs varat rakstīt definite, ja, un visus 6 atribūtus uzreiz rakstīt. Self username vienāds username, self password vienāds password un tā tālāk. Bet tā kā tad nebūtu nekādas jēgas no mantošanas, tad mēs izmantosim šo te īsāko ceļu, kas īstenībā nav arī sevišķi sarežģīts. Tātad, klasē customer. Kādi mums ir atribūti? Šeit mēs norādīsim visus. Tātad, username, password, email, customer ID, purchase history un membership. Man ir slinkums rakstīt visu līdz galam, man būs vienkārši membership, nevis membership status. Bet, doma ir skaidra. Tātad šajā momentā mēs uzrakstam visu. Un, attiecīgi, kā mēs varam vismaz daļu nerakstīt, mēs daļu vismaz varam nerakstīt, izsaucot metodi super. Un metode super, viņa griežas pie vecāka klases. Viņa griežas pie vecāka klases, un mēs ar šo metodi super varam paņemt pilnīgi jebkuru metodi no vecāka klases, kuru mēs jau uzrakstījām, un šeit mantot pa taisno bišku papildināt. Tātad, ko mēs sakam? Mēs sakam, ka mums ir mūsu iekšējā definite metode, bet caur super mēs paņemam vecāka init metodi. Un vecāka init metodē mēs varam jau viņu izsaukt, un viņa korekti apstrādās 3 atribūtus – username, password un email. Tad mēs izsaucam caur super vecāka metodi un iebarojam viņai tos 3 atribūtus, kurus vecāka klase ir spējīga apstrādāt. Kas mums paliek? Mums paliek tikai izvadīt pārējos 3, piešķirt pārējos 3 atribūtus, ja? Tātad tas ir Customer ID, tas ir Purchase History, un tas ir Membership. Es domāju, jūs piekritīsiet, ka tā ir stipri ātrāk nekā rakstīt visu ar rociņām, visus 6. Tātad mēs 3 mantojam no vecāka klases, un tad 3 pierakstām paši.
Tālāk, nākamais, kas mums būtu jāizdara, mūsu uzdevumā ir teiks, ka mums ir jāpārraksta mantotās metodes setUserinfo un getUserinfo. Tātad viena no objektu orientētās programmēšanas tādām lielajām featurām ir polimorfisms, kad mēs varam paņemt jebkuru metodi no vecākā klases vai no vecvecākā klases, jā, tātad mēs esam skatījuši, ka mēs varam mantot arī no vairākās paudzēs varam mantot, jā, un no vairākām klasēm. Mēs varam paņemt pilnīgi jebkuru mantoto metodi un pārrakstīt un papildināt, pārveidot viņu tā, kā tas ir vajadzīgs mūsu konkrētajā gadījumā. Nu, piemēram, mums ir vecākā klasē system user, mums arī ir setUserinfo un getUserinfo. Bet problēma ir tāda, ka viņiem ir tikai 3 atribūti, un viņi attēlo tikai 3 atribūtus. Mūsu klasē customer mums arī vajadzētu, doma ir tā pati, ka mūsu setters nomainīs informāciju, getters viņu parādīs, bet mums tagad ir nevis 3 atribūti, bet 6. Līdz ar to mums ir kaut kā arī jāmēģina kaut kas darīt tāds interesants. Un ko mēs darīsim? Tātad mēs izmantosim tātad setUserinfo un atkal atslēgvārds self, 3 obligātie username, new username, new password, new email, un es te pielikšu arī vēl tāda 3 trūkstošos, ja, new customer ID, new purchase. Vajag daudz teksta sanāk, bet nu nekas. New membership. Pišķi uzkāros, domājot. Tātad, un ko mēs varam darīt? Atkal mēs varam izsaukt caur super. Mēs varam izsaukt vecāka metodi. Vienkāršāk ir uzrakstīt. Tātad vecāka metodi, kur setUserinfo ir, kāpēc nevarēja atrast uzreiz, ja? Un iebarojam viņai 3 no mūsu izveidotajiem, tātad new username, new password, new email, un pārējo pierakstām ar rociņām paši, tātad self customer ID ir vienāds new customer ID, self purchase, self. Ok, kaut kur man te ir problēma, viņš man neredz purchase history. Tāpēc, ka kāds ir aizmirsis ielikt vienādības zīmi. Tātad self purchase history vienāds new purchase history, un attiecīgi self membership ir vienāds ar new membership. Lūk, šādā te veidā. Protams, mēs te varētu darīt arī tā, ka mēs visu rakstītu šeit no nulles. Tātad te būtu 6 rindiņas, self username vienāds new username, self password vienāds new password, self email vienāds new email, self customer ID vienāds new customer un tā tālāk. Bet no attiecīgi vienkāršāk ir izmantot šo te metodi super, kas mums ļauj vismaz daļu mantot no mūsu vecākā klases un tikai pārējā pēc tam pārrakstīt to, kas mums ir vajadzīgs klāt, ja? Varbūt tādā mazā piemērā izskatās, ka tas doesn't make sense, ka tas it kā ir nevietā, bet tad, kad mums būtu reālajā dzīvē lielas klases ar lieliem kaut kādiem tur superlielajām lielām atribūtu kolekcijām un daudzām darbībām, tad tam būtu stipri dziļāka jēga, ja? Pagaidām mēs trenējamies. Un attiecīgi mums ir vēl viena metode getUserinfo. Un arī mēs tiek izmantojam tikai self. Ko mēs daram? Tieši tāpat kā visos pārējos gadījumos. Mēs izsaucam no super, caur metodi super mēs izsaucam vecāku klasi. Un vienīgais, ko mēs pieprintējam vēl klāt, tā ir tā papildus informācija, ja? Īstenībā es paņemšu nokopēšu no šejienes, lai man nav jāčakarējas, tikai nomainīšu. Tātad mums palika klienta ID, tātad self client ID, self customer ID. Mums palika purchase history, tātad pirkumu vēsture, self purchase history. Un mums palika membership status, jeb tātad kāda viņa piederība kaut kādiem programmām, ja? Tā arī uzrakstīja piederība programmām, self membership. Nu, lūk.
Tātad caur šo te metodi super mēs esam mantojuši no vecāka ļoti daudz, ko liekās rindiņas, lai nav jāraksta, un mēs tikai pierakstījām klāt trūkstošo informāciju. Gan metodē init, gan metodē setUserInfo, kas mums uzliks jaunu informāciju tam klientam, gan arī metodē getUserInfo, kas parādīs pilnu klienta informāciju. Ko mums atliek darīt? Mums atliek aiziet pašu apakšu un uztaisīt mūsu objektu. Tātad vienu klienta objektu uztaisīsim. Nu, piemēram, tā būs Anniņa. Tātad tas ir customer tipa objekts. Un customer tipa objekta mums ir jānodrošina kas? Username. Teiksim, Anna 123, ļoti oriģināli. Password. Pieņemsim, ka Anniņa arī mums īsti nezin par drošību, tāpēc parole ir QRT. E-pasts anna@gmail.com. Customer ID, tātad klienta ID, pieņemsim, ka 13. Purchase history, tātad, ko viņa ir pirkusi, nu, pagaidām ieliksim tukšas pēdiņas, piemēram, pieņemsim, ka viņa ir jauns klients un vēl neko nav pirkusi, un arī tukšas pēdiņas ieliksim pie membership, pieņemsim, ka viņa nav neko vēl nekādās programmās piedalījusies. Nu, un Anniņai izsauksim metodi setUserInfo. Parādīsim, tātad nokopēsim visu šo iepriekšējo informāciju, kas mums ir obligātie tādi parametri, un pieņemsim, ka purchase history viņa kaut ko ir nopirkusi, un ko viņa ir nopirkusi, nu, teiksim, viņa ir nopirkusi vizbulītes. Jā, pieņemsim. Ir kā nekā pavasaris. Un tad mēs Anniņai arī parādām caur getUserInfo, parādām visu šo te informāciju par Anniņu. Palaižam programmu, paskatāmies, kas notiek, jā. Tātad, nu, lūk, mums vēl ir iepriekšējais, un, lūk, šajā te momentā sāks jau informācija par Anniņu. Un tieši tāpat kā vecākā klasē, mums nostrādātie skaistie printi, jo mēs mantojam no vecāka klases caur metodu super, jā. Tātad viņš izveda skaistu uzrakstiņu par to, ka tā ir informācija par lietotāju vārds, parole, e-pasts, un tad tālāk tie 3 printi, ko mēs pielikām klāt mantotajā, pārveidotajā metodē. Ja? Tātad klienta ID, pirkuma vēsture un piederība programmā. Tā kā mums nekādas programmas nav, tad bija tukšas pēdiņas, tad piederības nav. Bet tajā momentā, kad mēs nomainījām informāciju caur seteru, mēs ielikām, ka purchase history, pirkuma vēsture ir kaut kāds mistisks vizbulīts, tas tika arī parādīts. Alright, then. Tad mums paliek tagad nākamais uzdevums ir pamainīt atribūtus klasē produktu. Ja līdz šim name, price un quantity mums bija pilnīgi publiski, pilnīgi atvērti atribūti, kuriem jebkurš varētu piekļūt no jebkuras programmas vietas, tad tagad mums viņi būtu jāpārtaisa par privātiem. Nu, un privātums tā ir daļa no objektu-orientētās programmēšanas iekapsulēšanas iespējas, un doma īstenībā ir tāda, ka mēs daļu no kaut kādiem atribūtiem, metodēm varam padarīt nepieejamus no citām programmas vietām. Tātad, nu, tas tiek darīts, lai mēs nodrošinātu lielāku, teiksim, aizsardzību saviem datiem, lai, ja nu gadījumā kaut kāda ķibela vai ja nu gadījumā kaut ko uzlaiž, lai pat taisno nevarētu viņiem piekļūt. Nu, un mūsu gadījumā mums ir jāpārveido klases produkta atribūti. Un līdz ar to, kā tikko mēs pārveidosim atribūtus, jūs redzēsiet arī, ka mainīsies metodes, jo metodes izmanto tos pašus atribūtus. Ja kā mainās viens, tā sāks mainīties, tā pamazām, kā pavelkotais diedziņš, sāks mainīties arī citas lietas. Tātad atgriežamies uz mūsu klasi produktu, kuru mēs izveidojam pašu pirmo. Jaunu klasi noteikti nevajadzētu taisīt, mēs atgriežamies uz jau iepriekš izveidoto klasi. Un ko mēs mainam? Kā mēs varam pateikt, ka atribūts ir privāts? Atribūts ir privāts tad, kad viņam priekšā ir 2 pasvītrojuma zīmes. Un 2 pasvītrojuma zīmes mēs liekam tātad tajā vietā, kur ir self. Tātad self name, self price, self quantity. Mēs ieliekam 2 pasvītrojuma zīmes, un mēs tagad zinām, ka šis atribūts ir privāts. Nu, un kur tagad tas diedziņš pavelkas? Tas diedziņš pavelkas uzreiz, piemēram, metodē get total price. Jo mēs teicām pirms tam self price, tātad cena, ja, reiz self quantity, reiz daudums, bet tagad mums vairs nav tāda atribūta self price. Mums ir self 2 pasvītrojuma zīmes price, reizināt ar self 2 pasvītrojuma zīmes quantity.
Jā, tad uzmanīgi skatāmies. Tas, ka mēs vienā vietā nomainījām atribūtu veidu parasti nozīmē to, ka pavilksies tāda ķēdes reakcija un arī citās vietās mums tas būs jāmaina. Nu, piemēram, pat ja mēs tagad mēģinātu palaist mūsu programmu, viņa izraisītu kļūdu. Kāda veida kļūda mums notiek? Lūk, tātad klasē shopping cart, kur mēs teicām pievienot produktu iepirkuma grozam. Un mēs izmantojam lūk šādu konstrukciju product name. Tad mēs paredzējam, ka mēs ieliksim jau konkrētu objektu no klases produkt, un mēs zinām, ka šim te objektam ir atribūts name, un tad mēs viņu šādā veidā mēģinājām parādīt, tādu product name. Nu, diemžēl vairs tā tas nestrādās, jo mūsu klasē produkt, no kuras ir šis objektiņš, vairs nav atribūta name. Viņam ir 2 pasvītrojuma zīmes name. Bet šeit jūs viņu vienkārši ieliekot 2 pasvītrojuma zīmes izmantot arī nedrīkstat. Ja? Hop, mums atkal ir kļūda. Mums tātad Visual Studio saka, ka produktam nav atribūta 2 pasvītrojuma zīmes name. Kāpēc? Tāpēc, ka šiem te privātajiem atribūtiem mēs nevaram piekļūt ārpus klases. Ja? Tātad, lūk, mums ir mūsu klase produkt. Iekšā šeit mēs varam pateikt self price, self quantity, self name un kaut ko ar viņiem darīt. Bet ārpus šīs klases, bez speciālām metodēm, mēs piekļūt viņam nevaram. Bet ko darīt, ja mēs joprojām gribam, lai mums te parādās produkta nosaukums? Tātad viens variants ir izveidot speciālu metodi, nu, teiksim, get product name, self. Un šī metode mums nodarbosies tikai un vienīgi ar to, ka viņa atgriezīs self name. Tātad viņa atgriezīs, izsaucot šo metodi, mēs saņemsim atpakaļ kā atbildi produkta nosaukumam, jeb atribūtu name. Šādā veidā mēs varam mēģināt darīt. Un tagad mums ir jāizvieto ne jau produkt name, jā, mums tur būs, bet tagad būs produkt un funkcija get product name. Un tāpat arī šeit. Pamēģināsim palaist. Nu, lūk, mēs redzam, ka programma nostrādā bez kļūdām, visi forši, un tajā momentā, lūk, mums ir kopējā cena par maizi, kopējā cena par desiņu, produkts baltmais pievienos grozu, viss strādā tieši tāpat kā pirms tam. Ja, nu, priekš tam tad vajadzīgs bija čakars bija vajadzīgs priekš tam tikai, lai paskatītos, kā strādā privāti atribūti, un lai pierādītu un parādītu jums to, ka no ārpus klases kaut kādas citas vietas programmā mēs viņam nevaram piekļūt pa taisno. Ja mēs viņam gribam piekļūt, mums ir jāiet lūk ar šādiem aplinkus ceļiem, ka mēs uztaisam papildus metodes, kas izgūst ārā mums vajadzīgo informāciju. Ja? Un tas pats būtu, ja mēs gribētu kaut kur attēlot citus atribūtus, kā price un quantity, vai kaut ko ar viņiem darīt, lai viņiem piekļūtu no ārpus klases, būs jāuztaisa papildus metodes. Ja nu gadījumā jums trāpāt kaut kāds tāds uzdevums. Nu, un vēl viena lieta, ko mēs teicām, ka mēs izdarīsim sākumā, nu labi, es teicu, jūs klausījāties, tā bija tā, kad uz doto momentu iepirkuma grozs mums ir tās papliks. Mums ir 3 tās metodes, bet īstenībā tās 3 metodes neko īsti nedara. Viņas tikai parāda informāciju caur print. Un tas nav sevišķi, tas neatbilst patiesībai, jo reālajā dzīvē iepirkuma grozā mēs kaut ko ieliekam, un tur tā prece arī paliek. Līdz momentam, kamēr mēs apmaksājam, vēl līdz momentam, kamēr mēs izdzēšam viņu no groza. Tātad, ko mums vajadzētu uztaisīt? Mums vajadzētu uztaisīt kaut kā tādu iekšēju struktūru, kas mums ļautu uzglabāt preces. Ja? Tātad def, vispirms mēs uztaisīsim init, ja? Metodi. Un init metodē pieņemsim, mēs uztaisīsim tādu self, kā mēs viņu varētu nosaukt, grozs, ja? Tātad self, shopping cart mums jau ir izmantots, self, iepirkumi, items, teiksim items, ja? Tad mums būs kaut kāds iekšā precītes, items angļu valodas ir lietas, ja? Un mēs paredzam, ka iepirkumu grozā mums ir preces, tātad inicializējot objektu iepirkuma grozu, viņš ir tukšs, bet tajā momentā, kad mums vajadzēs viņam kaut ko pievienot, mēs varam ne tikai uztaisīt, izdrukāt šo te print, tātad atstāsim informāciju izdrukātu, lai cilvēks redz, ka tas produkts ir pievienots grozam, bet vēl mēs uztaisīsim tādu lietu, kad mēs pateiksim self items append.
Tātad mēs pievienosim mūsu reāli to produktu, pievienosim sarakstam ar produktiem, kas atrodas grozā. Līdz ar to viņš tur paliks, jā, jo iepirkuma grozam būs metode, būs atribūts items, self items, un tur iekšā viņš paliks. Nebūs tā, ka vienkārši mēs izdrukājam kaut kādu mistisku uzrakstu, bet faktiski nekas nenotiek. Tagad arī notiks. Nu, un attiecīgi remove arī mums kaut kādā veidā ir jānodzēš, un mēs pateiksim self items, remove, un arī to pašu produktu. Nu, un tagad mums īstenībā kopējā summa būs bišku savādāk aprēķināma, jo tagad mums jau vairs nav viens produkts, bet iespējams, ka mums iepirkuma grozā ir 3, 4, 5, 10, nu, cik kuram ir naudas, jā. Un tad mēs uztaisīsim mainīgo total price, no sākuma tā ir 0, jā. Un pateiksim for item in self items, tātad katrai precē mūsu tajā preču listā, jā, tātad total price ir vienāda ar iepriekšējā total price plus, tātad, labi, nosauksim viņu produktu, lai būtu vienkāršāk produktu. Tātad katram produktam mūsu tajās iekšā iepirkuma precēs mēs izsauksim funkciju get total price, un to rezultātu, ko atgriež katrai precītei kaut kādu summiņu, ja, mēs pieliksim klāt total price, jeb kopējai summai. Un gala rezultātā mēs izdrukājam kopējo summu jau vairs ne produktu total price, kas būtu tikai vienam produktam kopējā cena, bet mēs izdrukājam tātad visiem produktiem, aprēķinam kopējās cenas, pieliekam viņus iekšā vienā mainīgajā, tātad lielā mainīgā total price, un jau izdrukājam šo te cenu. Un tagad mums vairs nevajag arī nekādus, tātad get total price, mums vairs nevajag nekādus tur produktus norādīt, jo viņš jau ņems iekšā tos produktus, kas ir ielikti, lūk, šeit, jau sarakstā gatavi, jau no turienes viņš ņems. Tātad, kas mums mainās? Mums mainās tātad tālāk mazliet ir jāpamaina, tātad get total price mums jāpamaina ir, jā, tātad mums vairāk neko viņam iekavās nedodam. Nu, un tīri intereses pēc pievienosim ne tikai maizi, bet pievienosim arī desiņu klāt. Lai paskatītos, vai get total price mums rādīs pareizo cenu. Tātad uz doto momentu mums būs iepirkuma grozs, un tajā ir iekšā gan maizīte, gan arī desiņa. Un paskatīsimies, kādu cenu viņš mums izdos. Tātad patīsim mazliet uz augšu. Un tātad, kas mums notiek? Produkts baltmaize pievienots grozam, super. Produkts doktora desa pievienots grozam, super, jo mēs pievienojām divus, jā, tātad divas reizes izsaucām funkciju add to cart. Un kopējā summa tagad mums ir 10, tāpēc, ka maize mums bija €52 gabali, tātad kopā tas ir 3, un desiņa mums bija 3,52 gabali, kopā tas ir 7. 7 plus 3 ir 10. Super, viss strādā, jā. Un tagad, kad mēs, piemēram, noņēmām maizi no iepirkuma groza, mēs varētu, piemēram, vēlreiz izsaukt get total price un paskatīties, vai stājas spēkā izmaiņas, jā. Tātad, lūk, mēs pievienojam baltmaizi, pievienojam doktora desu, kopējā summa par abiem šiem produktiem ir 10, nodzēsām baltmaizi, tātad palika tikai desiņa grozā, un par desiņu kopējā summa jau ir €7, tāpēc, ka 3,50 reiz 2, jā. Tātad viss strādā, viss ir kārtībā. Nu, tātad apmēram šāda veida uzdevums jūs sagaida arī nākotnē. Iespējams, ka viņš izskatās varbūt diezgan garš, bet, nu, ņemot vērā, ka lielāko daļu var kopēt, un tikai bišku pamainīt ar rociņām, es domāju, nav tik tragiski. Nu, veiksmīgi!